Iedomājieties, ja lodes būtu atņēmušas tavus draugus, ja raķetes būtu iznīcinājušas tavus mājas, ja uzbrucēji būtu nogalinājuši tavus vecākus, ja tavā skolā būtu iemitinājušies karavīri, ja tavā futbola laukumā būtu paslēptas mīnas, ja rotaļlietas būtu tavs neaizsniedzamais sapnis, ja izsalkums būtu tava dienišķā maize, ja izmisums būtu tavs uzticamākais draugs, ja bailes būtu tava stabilākā pavadone, un ja bezcerība būtu tava nolemtība, ja tāda būtu tava vienīgā bērnība, kā tu gribētu, lai citi tev palīdz? Par to es gribu runāt. Es gribu runāt par to, ka ir bērni, kuri uzaug absolūtā izmisumā dēļ tā, ko pieaugušie viņu dzīvē ir nodarījuši, dēļ kara. Un es gribu runāt par vienu lielisku iespēju palīdzēt gan viņiem caur akciju Zvaigzne austrumos, gan vienlaicīgi, manuprāt, akcija austrumos ir lieliskākais empātijas audzināšanas rīks šobrīd iespējams. Varbūt viens no nedaudziem Latvijā. Dažs atskat lietas. Tā mums te kaut kas uz ekrāna ir, ja būs. Izskatās, ka nebūs. Nu labi, tas arī nav tik svarīgi. Aizvadītajā gadā pirmo reizi rīkojām akciju Zvaigzne austrumos. Mūsu mērķis bija kopā no visas Latvijas savākt 3000 dāvaniņas kurpju kastēs bēgļu bērniem Jordānijā. Sīriešu un irākiešu bērniem. Un paldies jums, pedagogi! Paldies, vecāki! Paldies vienkārši Latvijas cilvēkiem, kam mīļa sirds. Mēs varējām kopā saziedot 3550 kastītes. Ne tikai tās saziedot, bet arī nogādāt Jordānijā. Vēl arī bija iespēja ziedot bēgļu segām. Tika saziedot 3500 eiro, un par to bija iespējams nopirkt 207 lielas, biezas, siltas segas. Ne tādas, kur apakšā guļ viens vai divi, bet kur var mierīgi sagulēt 3, ja saspiež 4 cilvēki. Un paldies jums visiem par atsaucību. Mums ir ļoti svarīgi pārliecināties par to, ka viss ir kvalitatīvi, ne tikai šeit mūsu pusē, bet arī tur, kur tās kastītes nonāk. Tādēļ februārī es ar vēl vienu mūsu akcijas pārstāvu devāmies uz Jordāniju pārliecināties klātienē par to, kā šīs kastītes nonāk pie bērniem. Mēs varējām jau 2 kadrus vismaz uz priekšu padot vajadzētu. Vēl, jā. Tur ir viens mūsu galvenais sadarbības partneris, Haitams Mezare, ka mēs devāmies uz Jordāniju. Ziniet, man likās, tur viss būs tā kā tūkstnešu vējā. Pūš, kad grib un kur grib. Un notiek, kad grib un kā grib. Ziniet, es biju vīlies. Man likās, tur ir tā kā Vācijā. Ja 9 kaut kam ir jāsākās, sākās precīzi 9. Visa palīdzība bēgļiem, bēgļu ģimenēm tiek pedantiski datorā ieraģistrēta ailītēs, datums, vieta, laiks, cik daudz, kas kuram iedots. Tas bija ļoti interesanti redzēt. Varbūt visur Arābu zemēs tā nav, bet ar šiem konkrētajiem mūsu partneriem tas tā ir. Arī varējām konteineru sagaidīt un izkraut, kuri nākamais kadrs lūdzu. Un pēc tam uzreiz nākamajā dienā mēs devāmies pie ģimenēm. Lūdzu, nākamo kadru.
Mēs apmeklējām gan sīriešu, gan irākiešu ģimenes. Un ko es tur ievēroju? Tie cilvēki patiešām skumst par to, ka viņi zaudējuši savu dzimteni. Otrkārt, viņi dzīvo ļoti lielā nabadzībā. Un treškārt, bērniem patiešām nav rotaļlietu. Nākamo kadru lūdzu. Un šīs ir divas mašīnītes, ko irākiešu zēns saņēma dāvanā pa dienu. Viņš spēlējās ar tām visu dienu, visu vakaru, līdz pusnaktī, līdz 3 rītā. Tāpēc, ka viņam vairāk kā 6 mēneši nebija nekādas, pilnīgi nekādas rotaļlietas. Šobrīd Jordānijā mūsu biedrība ir aizsūtījusi 2 brīvprātīgos darbā ar bēgļu bērniem. Un Liena Svoka savā blogā, ko viņa arī raksta, kura nosaukums ir 2 zvaigznes austrumos tumblr.com, viņa rakstīja arī tādu stāstu, kur viņai viens puisīts tajā bēgļu skoliņā atkal nāca klāt, tur tā gribēja uzmanību, un viņa ievēroja, ka viņam ir draudziņš, lācītis. Lācītim uz džemperīša rakstīts ar bučām no Latvijas. Nezinu, vai tas kāds bija no jūsu bērniem, kādā no jūsu kastītēm, bet tas aizvadītajā gadā aizceļoja pie bērniņa. Viņam tagad ir draudziņš. Tajās kara šausmās, tajā izmisumā un zaudējuma okeānā. Mēs neatdevām viņiem viņu mājas. Mēs nevaram atdot viņiem salauzto bērnību, bet mēs varam viņus bezgalīgi iepriecināt, cik nu ir iespējams kara situācijā. Un tie nav cilvēki, kas jebkad ieradīsies Eiropā. Viņi vai nu pārāk nabadzīgi, vai pārāk slimi. Tādēļ tāda iespēja mums ir. Labums ir viņiem no tās akcijas, bet ziniet, labums ir arī mums. Un tāpēc es gribētu teikt, ka šī akcija, manuprāt, man ir 3 bērni. Un, manuprāt, vērojot to efektu uz viņiem, es teiktu, tā ir viena no labākajām empātijas skolām, kas ir iespējama. Mēs gatavojamies akcijai, un tā kā 3 bērni, tad mums izvēlējāmies būs 2 kastītes zēnam, un 1 kastīti meitenei taisīsim atbilstoši dzimumam mūsu bērniem. Un mēs tur gājām uz Rīmī un citurien kaut kur, ka gājām iepirkties, skatāmies, te tas, ko varētu tiem bērniņiem nopirkt. Sakomplektējām šīs kastītes. Mēs gandrīz katru vakaru runājām par šiem bērniem. Mēs runājām par to, kāpēc tā notiek. Mēs runājām, ko mēs darītu, ja mēs būtu tādā situācijā, un vai mums kāds palīdzētu. Un mēs mēģinājām iejusties viņa situācijā. Un ziniet, kas notika? Ja jums ir bērni, jūs zinat, kā tas ir, jūs iet veikalā, un Rimī, kur ir tās rotaļlietu sekcija, nevar paiet garām. Man to! Un otrs saka, man to! Un trešais saka, bet es šito gribu. 4 mēneši mūsu ģimenē šis egoismu gēns bija kaut kur pazudis. Mēs ieejam Rimī, nav vairs šis man to. Nu jau ir atgriezies atpakaļ. Bet 4 mēneši. Es kā tēvs vērtēju, ka tas bija ļoti, ļoti liels ieguvums man un maniem bērniem. Jo es negribu izaudzināt šaursirdīgus egoistus, kas domā tikai par sevi un citus cilvēkus redz kā pakāpienus ceļā uz savu privāto uzvaru. Varbūt tāpēc arī, ka man bērnībā es uzaugu 5 bērnu ģimenē kā jaunākais. Mums nebija paziņas tirdzniecības sistēmā, kas varēja dabūt pa blatu deficītu. Mēs desas šķēlītes griezām un uz skaita ēdām. Mēs dalījāmies pilnīgi visā. Un tajā situācijā augot, es atceros, kā Liepājā mēs gājām uz pilsētas galveno pastu un tādā stingrā kastē
likām iekšā konservus un vēl kaut ko, kas nebojājas, un sūtījām kādām ģimenēm uz Indiju. Es nezinu, kur man vecāki bija dabūjuši tās adreses no Indijas. Kas tie bija pat cilvēkiem, es ar viņus nepazinu. Bet mēs to darījām. Un mani tas ir iespaidojis, un tas kaut kādā veidā arī formējis manas vērtības. Tādēļ es to gribu nodot arī tālāk saviem bērniem. Bet ne tikai kā ģimenes tēvs, es varu teikt arī to, ko es esmu dzirdējis no citiem. Bezgalīgi daudz bija cilvēki teica, mēs kā ģimene mantojām lielu prieku to darot. No Kurzemes gala kāds skolas direktors esot teicis, šī akcija bija labākais, kas gada laikā mums skolā notika. Tādēļ es netaisos kādu uz šo pierunāt, es saku, šogad atkal būs iespēja. No 1. novembra līdz 7. decembrim. No 1. novembra līdz 7. decembrim. Un šogad mūsu mērķis ir palīdzēt bērniem, kas ir sīriešu un irākiešu bērni Jordānijā. Tā būs viena vieta. Otra vieta būs sudāniešu bēgļu bērni Ēģiptē. Un trešā vieta, kur mēs gribam iepriecināt bērns, ir Maltas salā, tie, kas ir izvilkti no vidusjūras ūdeņiem. Kopumā mēs gribētu 6000 kastītes, kas ir 2 reizes vairāk nekā aizvadītajā gadā savākt. Un kāds uzreiz no jums domā, tas nozīmē man 2 reizes vairāk kastītes nekā pagājušajā gadā jātais. Es saku, nē. Ja jūs pagājušajā gadā uztaisījāt 1, netaisiet 2. Nebūtu labi, ka tas prieks par tā pasākumu tiktu tikai jums vien. Bet ja jūs gribat palīdzēt šai lietai iet uz priekšu, lai to otro uztais kaimiņš, radinieks, draugs, skolas biedrs, darba biedrs, kaimiņu skola, ja jūs bijāt pagājušajā gadā iesaistīti, lai šogad ir kādi citi ar, kas vēl iesaistās. Netaisiet 2 reizes vairāk paši. Kā vispār tas process notiek? Tā ideja ir diezgan vienkārša. Paņem tukšu kurpju kastīti, izvēlās dzimumu un vecumu, kādam to sagatavot, un piepilda tad šo kurpju kastīti ar dažādām lietiņām, kas varētu būt bērnam iepriecinošas. Piemēram, kāda ļoti svarīga mīkstā rotaļlieta, jo tie bērni traumēti, un viņiem tāds draudziņš ļoti noderētu. Tur var būt lecamaukli, jojo, mašīnītes, bumbiņas, baloniņi, puzles, zīmuļi, krītiņi, flomāsteri, krāsojumās grāmatas vai kaut kas cits radošai izpausmei, kāds zeķīt, cimdiņš. Citi saka man, bet pagad, tur taču ir karsts. Amānā, kas atrodas 1000 metru virs jūras līmeņa, pa ziemu mēdz būt sniegs. Tā kā mēs tur bijām februārī, es tur ļoti nosalu. Un gandrīz netika aizlidot prom, jo 40 centimetri dažu stundu laikā sasniga. Un apkure nekur viņiem nav. Ja? Tāpēc tas ziemā tur nemaz tik priecīgi nav. Un piepildiet kastīti, nofočējiet, ielieciet Facebookā vai kādā citā sociālajos tīklos, ka jūs to esat izdarījuši, palielieties ar labo darbu, tādā pozitīvā izteiksmē, noziedojiet 5 eiro par kastīti un nogādājiet kādā no pieņemšanas punktiem, kas pa visu Latviju būs kādi 20 un tos mājas lapā varēsiet redzēt. Vēl arī pēc beigām jūs, ja neesat paņēmuši, jūs varat lejā paņemt bukletiņu un ar 1. novembru būs informācija mājas lapā zvaigzne austrumos.lv. Koncentrējieties nevis uz apjomu. Necentieties, ja jūs gribat piedalīties akcijā, nemēģiniet uztaisīt tā, ka katrs bērns uztais 1 kastīti. Piepildīt to kastīta saturu ir dārgi. To nevar atļauties visi. Varbūt klasē var būt 2 vai 3 zēnu kastītes, 2 vai 3 meitiņu kastītes, ar to pietiek, vairāk nē.
Koncentrējieties vairāk uz kvalitāti, nevis uz apjomu. Koncentrējieties uz procesu. Tas arī ir, pat ja vienu kastīti jūs taisat, jūs varat pārrunāt, ko tas nozīmē būt karā. Jūs varat runāt bērniem, varbūt vecmāmiņu opīts bija kara bēglis. Ko tas nozīmē tad, kad tev nav tas, ko tu gribi? Ko tas nozīmē būt bez mājām? Domājiet par to procesu. Un vēl viena lieta. Aizvadītajā gadā aptuveni 750 kastītes mums bija tādas, pa kurām neviens nebija neko noziedojis. Paldies, ka tās bija sagatavotas. Tas ir ļoti labi. Bet tāpat laikā, tad kādam ir jāparūpējas par to, lai viņas nonāk tur, kur ir gala mērķis. Paldies Dievam, kādi cilvēki atkal bija noziedojuši maķenīt vairāk nekā to piecīti. Līdz ar to liekas, mēs tā kā izlīdām. Bet saprotiet, tā lieta arī ir diezgan nopietna, jo mums ir jāorganizē visi brīvprātīgo komandas, jāveido mājaslapi, jāorganizē noliktavas, transportēšana 6 valstīs, 2 kontinentos. Un tas nav joks. Latvijas pass par vienu starptautisku 1 kilogramiņu paciņas nosūtīšanu prasa 10,90 €. Šeit neatkarīgi no svara. Visu procesu mēs norganizējam un iekļaujamies 5 €. Tādēļ, ja vien tas ir iespējams, lūdzu arī to ziedojumu daļu arī pievienot pie tām mantiņām. Bet, ja kādi jautājumi jums būs, jūs mājaslapā zvaigzneaustrumos.lv to visu varat redzēt. Ja jūs gribat redzēt, ko mūsu brīvprātīgās dara šobrīd Jordānijā, apskatiet blogu. Tur adrese varbūt 2 zvaigznes austrumos.tumblr.com. Un vēl noslēgumā viena liecība par dalību pagājušā gada akcijā no vienas radio žurnālists. Paldies jums par uzmanību. Lūdzu video. Paldies! Bēgļu gaitās, un tad man tā likās arī tāda laba iespēja. Sначала включи. Mana mamma sauc Agnes, mani sauc Karolīna, Ernestu sauc Ernests Links, mamma sauc Agnes Linka, un mani sauc Karolīna Elza Linka, un Ervīnu sauc Ervīns Links. Bija tā, ka es kaut kur sociālajos tīklos redzēju akcijas klipu, un tas bija reklāmas klipu, un tas bija tāds kā pamudinājums, ka ir iespēja vismaz kaut ko niecīgu, bet darīt to bērnu labā, par kuriem katru dienu, skatoties ziņās, tev iesāpas sirds. Man kā 2 mazu bērnu mammai, protams, vislielākā sāpe un vislielākās pārdomas, skatoties ziņu sižets, ir par to, kas notiek ar tiem bērniem, kuri ir karā, kuri ir bēgļu gaitās. Un tad man tā likās arī tāda laba iespēja. Mēs izvēlējāmies to kurpju kasti, un es ņēmu vērā akcijas organizētāju padomus par to, ko tur vislabāk likt iekšā. Mamma bija aizbraukusi uz veikalu un nopirka zobirsti, zopastu, končas
somiņus, salvetes, tādu, kur var pint sev krellas, rokas sprādzes, un es atdevu vēl savu rozā zilonīti. Mēs aplikām kurpju kastē un aplīmējām papīru. Un vēl mēs, kad šķirstījām bildes, mēs ieraudzījām paši savu kasti. Jā, man likās arī tas pasniegšanas veids, ka tā varētu būt kurpju kaste, kurā tas viss tiek likts un sapakots, tāds ļoti atraktīvs. Un, jā, tas bija labs paņēmiens, kā piesaistīt cilvēku uzmanību. Uz mani tas nostrādāja. Protams, tas bija ļoti emocionāli, kad saņemot e-pastu ar bildēm. Vienā no pirmajām lapām mēs ieraudzījām savu kurpju kastu, mēs atpazinām to pēc aplīmētā papīra, un mēs redzējām bērnus, 2 bērnus, no kuriem lielākais puisītis turēja rokās mūsu kurpju kastu, viņam blakus stāvēja maza meitenīte, vizuāli abi bija līdzīgi, mēs izsacinājām uzreiz, ka tie ir brālis un māsa. Jo mūsu kasta bija adresēta meitenei, un kasta turēja tātad puisītes rokās. Un, jā, es apraudājos, Karlīna vienkārši nopriecājās. No vienas puses ir sāpīgi, ka tu tik maz vari viņu labā darīt, jo tie taču ir tikai saldumi, dažas rotaļlietas. Tāpat laikā var jau būt, ka tas ir jāuztver ar tādu bērna prieku, kā Karlīna par to vienkārši nopriecājās, ka redz, meitenīte ir saņēmusi tās dāvanas, kuras es viņai sapakoju un aizsūtīju.